Tā, čau visiem! Es jums šodien iemācīšu, kā var noripot HTML dizainu, bet īstenībā šitais ir PHP dizains, jā, bet es viņu noripošu, viņš būs tā kā HTML. Tā, dizains ir Minecraft, mājaslapēm c2.ngc.lv. Jā, pavisam vienkārši noripot, nekas tāds nav jātīra. Tas ir ļoti vienkārši. Tā, ķersimies pie darba. Spiežam Ctrl+U. Nokopējam visus failus, Ctrl+A, Ctrl+S un saglabājam desktop ar nosaukumu index.php. Tā, vai HTML. Es šoreiz ņemšu HTML. Tā. Tagad mums vajadzēs style CSS. Kur to dabūt? Meklējam. Lūk, ir style CSS. Vai vienkārši vajag atrast šādu rindu. Tas ir 7. rindā. Jā, un spiežam style.css. Jā, un lūk, visi style CSS, visi dokumenti. Spiežam Ctrl+A, Ctrl+S un saglabājam uz desktop. Jā, un tā. Paskatāmies, kāda mapa ir. img vienkārši. Tā, es eju my computer, C-disks, app server, www. Jā, pārējos izdzēšus nevajadzīgos. Tak. Nedaudz uzgaidīšu. Tur kāds bija, dizains ļoti labi. Tā, liekam dokumentus iekšā un izveidām jaunu mapu ar nosaukumu img. Tas ir saīsinājumā image. Vai arī varat, protams, tur ir obligāti jāveido. Jā, labi. Vienkārši varam index.html. Jā, un lūk, nekā nav. Jo vajag aiziet uz lokālo hostu. Jā, lūk, vajag pārveidot viņu par PHP dokumentu. Yes. Tā, un tagad refrešējam. Jā, kaut kas nav kārtībā. Laikam zinu, kāpēc. Jā, nu lūk, kādi sūdi te ir, protams, kādi. Tāpēc, ka šities ir, nokopējam šo un iekopējam šitien. Jā, un lūk, tagad saglabājam un viss ok jābūt. Tā, refrešējam. Jā, un lūk, viss ir ok. Protams, refrešoši. Protams, nekā vēl nav, ne bildes, ne nekas. Jā, redzat, nevar neko redzēt, jo mums bildes nav. Jā. Tā, ejam uz mājaslapu mc2.ngc.lv style CSS. Tā, background. Tā ir pirmā mājaslapa. Tā ir pirmā bilde. Tā, nokopējam vienkārši šo linku un ejam uz vienkārši mc2.ngc un iekopējam šitien. Protams, tur vajag slipsītru ierakstīt. Un, ok, no enter spiežam. Jā, lūk, mūsu backgrounds. Varam pietuvināt. Jā, spiežam Ctrl+A. Ctrl+S. Ui, metīšam kaut ko citus, bet labi. Tā, saglabājam savā img mapē. Tā, manā gadījumā tas ir app serveri. Un lūk, viņš šeit un save. Un tagad varam pārbaudīt. Protams, nekā nebūs. Nu, nē, kaut kas izmainījās. Tā, jā. Tā, varam jau redzēt burtus, protams. Jā, tas ir ļoti vienkārši. Tagad ejam nākošo ripot bildi. Tā, vienkārši tepat to pašu iznomainam vienkārši, un tas ir ļoti easy. Jā, nu atkal tur saglabājam img mapē un paskatāmies, vai kaut kas ir izmainījies. Jā, protams, tagad ir, mums šitais ir tumšāks. Jā. Tagad ejam nākošo, tas ir logo, jūs to varat nemainīt, mainīt, nezinu, pēc kā jums patīk. Jā, šitais ir ļoti easy logo, viņu var Google atrast. Jā. Jā. Un lūk ir, un tā kā skaitās, mums ir dizains noripās, bet mums vajadzēs vēl izņemt šitos un pateikšu, kā var izņemt šito neiešu monitoru, viņš tik tā neiet. To jūs varat atstāt, vienkārši nomainīt IP un slotu skaitu. Un arī, ja jums ir savādāk versijas režīma, tad jā. Obligāti tas nav, tu jāatdzēš viņš ārā. Jā. Tā, ņemam nākušo bildi, tur vispār tāda ir, un, protams, nav. Tagad viss ir ok. Tā, varam redzēt. Jā, un pārējo arī varam redzēt. Tagad ejam uz
index.php failu, veram vaļā, sāka ziņot deguns, nezinu kāpēc, sāp, labi, tā, nomainām linkus, protams, uz savējiem, kaut vai savējiem, kaut vai nezinu, jūs pēc patiks, kā jūs gribat to darīt, es, protams, savējo, jā. Protams, komandas noteikumi, lejuplādes. Protams, to jūs varat atstāt. Counter-Strike jūs varat ņemt, ja jums ir Counter-Strike komandas, jūs tur varat atstāt, nomainīt linku. VIP es ņemšu nost. Lejuplādes atstāšu, noteikums komandas arī atstāšu, un to arī atstāšu. Tā, to tikai vajag nomainīt vienkārši. Opā. Un pārliekam nosaukumu. Jā, un, protams, jā, kaut kādi faili. Jā, un lūk. Izveidosim jaunu mapīti. Tā. Un tā saglabājam. Ejam. Reflešējam. Jā, protams, noņemas. Tā sākums, jā, lūk. Un lejuplādes. Nekā nav. Pilnībā nekā nav. Ko darīt? Spiežam lejuplādes. Ejam šitā tā linkā. Bet tagad c2.ngclv un slīpsītri. Un tā. Lūk, mums nolādēs, jā. Tas ir vienalga, vai jūs tur lādējat. Izveidam jaunu mapi ar nosaukumu faili. Ar lielo F un ieliekam vienkārši viņu. Jā, es šito nomanīšu, jo man kaut kā tur ir lādēt, jā. Lūk, varam redzēt, un vismaz tiešām aiziet. Un tagad reflešojam. Jā, un mums nolādējas. Jā, tas viss ir easy. Jā, jaunumu. Jūs varat ielikt savu jaunumu skriptu, vai arī vienkārši editot un taisīt jaunumus, jaunumu. Tas ir arī ļoti vienkārši. Tā, tagad izdzēsīsim visus jaunumus. Tā, ejam uz index.php failu. Tā, pagas iedzeršu teju. Iedzeru. Tā. Tā, ejam uz C-disku vai SD, kur jums atrodas app serveru vai xdots. Varam app serveru vai xdots. www. Tā, nevis xdots, bet xamp sajuka. Tā, varam index.php. Jā, un lūk, mums jaunumi. Jūs to varat mainīt. Un lūk, ir mums kaut kādi teksti šeit. Jā, jūs varat viņus dzēst ārā. Jā. Un, piemēram, es ierakstīšu sveiki, šis ir, nesāc kaut kā, sveiki, šis ir tests, nevis mājaslapa. Un smaidiņi, protams, un saglabājam. Tā reflešējam, jā, lūk ir mūsu sveiki, šis ir tests, nevis mājaslapa. Jā, raksts. Un es parādīšu, kā jūs varat, piemēram, uztaisīt jaunumu. Tā, ejam, nokopējam šo, un tā kā uzspiežam enter, un ok. Un lūk, kaut kas nesāc. Tak. Nokopējam. No šienes līdz šeinē. Un tad pamēģināsim. Jeb. Jā, un lūk, arī ir viss izdevies. Jā, bet es šito bišķi savādāk uztaisīšu. Vēl. Tak, lai viņš, nepreizi. Tak. Kaut kā nepreizi uztaisīju. Uzlikšu šeit. Jā, nē. Tad laikam ir jāzēš šitais ārā. Es tur kaut kāds. Labi, tas ir vienalga, godīgi sakot. Es vien gribēju uztaisīt, lai jaunumi vienkārši atkāptos no šitā. Jā, tas ir. Un pateikšu, kā šito var editot. Jā. Tā, ejam uz index.php failu.
Tā. Sameklējam paneli NKC Minecraft. Tak, lūk, ir NKC Minecraft. Jā, un jūs varat to nomainīt uz savu rakstu, piemēram, Minecraft serveris. Tā, sloti, piemēram, 100. Protams. Jā, un jūs šito varat paši noripot, ja jums vajag, piemēram, ja NKC nomainīt dizains un pazudīšu tā bildi vienkārši. Protams. Tad vienkārši mēs viņu nolādējam. Jep. Un nomainām linku uz savējo. Localhost. Jep. Un IP, lūk, ir IP. To varat nomainīt tavs IP.lv vai kaut kā tam līdzīgi. Kā jūs to paši gribat? Kāds ir jūsu serverim IP? Jā. Versija parasti viņš ir 1.2.5. Jep. Un saglabājam. Un ejam atpakaļ. Jā, un refrešējam. Lūk, ir visi nomainījies, Minecraft servers. Protams, varam pārbaudīt. Jā, un lūk, viņš ir mūsējā mapē. Jā, tas būtībā arī būtu viss. Un es arī varu parādīt, kā jums ar komandas noripot. To un to page. Tak, ejam uz mc2. mc2.ngclv slīpšītera un ierakstam to com.php. Lūk, ir viņa visi faili. Jā, tas viss ir easy. Tur nekas tāds nav. Tur visas, kas kas ir index.php failā, tikai raksts ir savādāks un viss. Vairāk arī tas nekas nebūtu. Vienīgi. Jā, un mēs varam vienkārši noripot šito. Tas vienkārši. Paņemam, nokopējam index.php failu, izveidam jaunu failu, new text dokumentu ar nosaukumu com.php laikam bija. Jep. Un tad ievedam visu. Jep. Un uzrakstām komandas šeit. Un šeit kaut vai izdomā komandas. Jep, un šito, protams, vajag izdzēst, lai nemaisītos. Lai šito arī bija jādzēš. Tad viss. Tagad reflešējam. Tagad reflešējam. Lūk, ir viss. Ko izdomā komandas. Jā, lūk. Komandas. Un noteikam jūs. Tas ir tāpat vienkārši, ļoti vienkārši. Atkal izdaram, nokopējam index.php failu vai com.php failu, izveidam jaunu dokumentu, tekst dokumentu, pārveidojam viņu par kā tur jāpārveido, noteikumu, not jāpārveido, .php, not.php, jā, un varam vaļā, un, jā, šo komandas nomenam uz noteikumi, un izdomā noteikumus. Jā, būtībā tas ir būt viss, un pārbaudām. Jā, lūk, ir viss kārtībā. Dizains ir nolipots, HTML. Jā, būtībā tas ir būt viss. Paldies, ka skatījāties. Protams, arī šis dizains laikam būs deskriptā, ja es nebūšu pārāk slings un ilgšu. Jā, es nezinu. Jāapstāst, cik jau ilgi ir video. 13 minūtes. Visai gara sanāca. Nezinu, nav ko darīt. Biju uztaisījis. Totāli nav ko darīt. Gribās vēl parunāt, bet labi. Man sāp pēdars jāiet stūt. Labi. Es vispār nezinu, kāpēc tas tās, bet labi, čau. Līdz nākamajam video.